Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Šis ir tapis pateicoties kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz. lkpp.lv. Mīļie draugi, jūs ekrānos No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Pie ciemos ir bijušais volejbols, Latvijas izlases līderis, ceļotājs, šaumenis, nenokručs, džeks, sirsnīgs, dabisks, īstas, kā vietni būtu jābūt Andris Smedens. Tā kā tu čau, Andri. Čau. Klausies, es ikam pārsteidzu, mēs tagad šodien satiekamies baigi, runājam, un tu man pēkšņi atsvaidzināji, ka mums ir 3 diennieks bijis kopā. Jā, man bija īstenībā, cik es gadu esmu šeit. Tas vēl es mēģinu, es neesmu viss cilvēks. Tad es iedomājos, Andri, universitātes cigāri 4 gadi, vai ne? Tu aizēji universitātēm, tu katru dienu ej no rīta un apagaidi. Es vienkārši paņēmu un aizgāju dzīves skolās 5 gadiem. Līdz ar to man ir baigā emocijas satikt arī ar tevi pat 3 dienas. Tagad ir tāds pelēks laiks, un es tāds tomēr zinu, gaiši cilvēki, bet baigi izsūc tev Latviju. Pats saproti. Ir momenti, ka tev vajag rezervi. Anģi man vakar zvana, man filma atgriežās, kā mēs toreiz, man bija 23 gadi. Tas ir pirms 17 gadiem apmēram, jā? Jā. Un tad bija Kojoti vecie, kad bija, absolūts, teiksim... Man bija tricārs sanāk, tricārs, kas 3-1 kaut kāds. Varētu būt, jā. Man bija 23, 24, es tikko no Itālijas, un tev, teiksim tā, protams, atmosfērists, arī es atmosfērists, un Kojotos bija tie lielāki pat tevi vēl sargi. Tad tu arī biji, tu arī esi baigā būda. Tu te vēl teici 150 no grudākas spiedoja 140 no tā, un skatos, ka Anģa, tu izēji ārā, bija tie mazie galdiņi Kojotos. Tu vienu pēc otra lauz, bet es skatos, Džekam ir iekšā. Man jau volejbols te māmurs ir. Un tu mēs kaut kur tu biji teicis uz Uzolniekiem tavu finālu, Ans, es skaties, es arī tur teātri taisa, tā kā tu, un tad es tevi es tev godīgi teikšu, it kā es notāloju, ka labi, es gan, noliku, izspiedu kaut kā ārā. Un tad, kad mēs vakar runājām, kad tu aicini, un visi, man tas bija pirmais, teiksim, tad mēs aizbraucām vēl pie tevis uz Berģiem. Jā, dzīvoklis bija. Juglā tur, jā. Sorry, Juglā, sorry. Un Andris vienkārši sākās sirsnīgas sarunas, un es varu skatītāji pateikt, ka ļoti prieks bija dzirdēt, cik tieši un dabisku kolorītu personību, kas Latvijā, teiksim, nav daudz, vai ne? Un tad es atceros, ka tev spēlēja ģitāru, un mēs kaut kādu latviešu patriotisko dziesmu dziedājām. Apakšbiksēs uz šitā te balkonu. Jā, un tad atbrauc pašvaldības policija. Es atceros, tu atver arī apaļais. Anģa var klusāk. Bet viņš arī ar humoru, jā. Un tad mēs aizbraucām paņēmām Lady taksi. Atceries, bija tāds Lady taksi, Anģa. Jā, rozā, kas sievietes vadā. Jā, tur vajadzēja manu seju uz to rozā taksi likt, jo es biju baigies sponsors viņiem, es tikai pārveidos ar taksi, un tad mēs braucām uz Valmieru. Tad tev bija tajā laikā, Valmierā draudzene dzīvoja. Un tad mēs pēkšņi braucam uz Valmieru, un tu arī dziedi tajā taksī, un tā, ka tā meitene naudu negribēja ņemt no tevis, piemaksāt, nebeidza ķeki, mošā apakaļ aizvest. Vēl uz multiklubu pēc tam uz multiklubu vēl. Uz multiklubu mēs aizgājām, tur bija gandrīz sakām. Jā, tāds miglains, bet ļoti jautrs laiks, es tev teikšu. Kā mēs gāzējām? Mēs gāzējām, bija... Es tagad iedomājos, man liekas, tagad vairs tā nenotiek. Tagad... Cik daudz sūdiem mēs bijām mata attālumā, ja? Šito vairs arī sūdi, bet ja tu dari, ja tavs nodoms ir laba atmosfēra, zini kā, tad visi augstākie spēki ir ar tevi, jo es pats brīnos, kas esi dzīvs, kur vēl par tevi runājot? Es brīnos, ka tu esi dzīvs, jo es te bišķiņ pagatavojos sarunai, ka tu ceļoji pa Ameriku un Dienvidu Ameriku, viss tās Čīles un Nikaragvas un banānu lauku un kukurūzas lauku un tā zinās ar šaujamiem pakaļ, par to mēs vēl bišķiņ vēlāk parunāsim. Bet par tiem augstākiem spēkiem runājot, kas man tiešām interesē, ko zināju, ka tu esi nodzīvojis gadu kopā ar Ragaciem Agnesi, kas skaitījās tāda spēcīga ekstrasense Latvijā, tāda ezotēriķa, ja? Un pie viņas es zinu, ka no visas Latvijas, visas politiskais un šobiznesa krējums brauc pēc padoma un tā. Bet man ir jautājums tev, kā ir dzīvot kopā ar sievieti ekstrasense? Andri, tas ir
pirmā atbilde nāvīgi seksīgi. Jā. Tur kā debesis ar Elli satiekās. Viņa tajā laikā viņai bija pārdotākā grāmata, atceramies, 2012. gadā Cilvēks uz gaismas viļņa. Es viņu ķircināju pēc tam grāmatu pa mani. Bet kā ir, tas ir pilnīgi vecīt outstanding. Ļoti daudz, kā tu minēji, baidās, īpaši vīrieši, teiksim tā, viņai bija baigā enerģija un, principā pie viņas, ko es varu pateikt, mīnus un plus, gāja kā pilnīgākā, ja cilvēki redzētu to no malas, ja, tur ar nažiem dažreiz gāja, un tad pilnīga romantika. Policija saucāda? Policija vienreiz izsauca. Es iedevu, viens iebrauc mūsu sētā, es nezinu, tu var teikt, ne, tur ķircināja, un Agnesei bija gan draugi, gan ienaidnieki un bijušie, un tad tur viņai, kā liela māja Ragacījumā, 3 stāvi, netālu no jūras, un tad nācās vienam ierādīt vietu, bet policija bija mūsu paziņa. Tādā ziņā ne. Bet stāsts ir par to, ka, teiksim, viņa ar tādām sievietēm, viņiem, kā saka, ļoti paaugstināta enerģija. Normāls vīrietis, es saku, tā kā mums arī ir tāda absolūti spēcīga psihe, drosme, un ļaušanās, es jutos tā kā, zinu, mājā un pājā varis iet pazemē arī, jo tev ir darīšana ar spēkiem, ko sabiedrībai, viņai arī tiek, teiksim, paslēpti, vai ne, bet tie spēki eksistē, ja? Kas notiek aiz skadra. Līdz ar to gaišredzība un visas enerģijas, kā saka, pie viņas, ka es ierados, viņa nav normāla cilvēka, mēs esam normāli, bet pie viņas, lai tu ierastos, es izgāju arī kaut kād, 3-4 gadu atpakaļ, es izlasīju kaut kāds 100 grāmatas. Man aizrāva visas astroloģijas, numeroloģijas, mitoloģijas, vai ne, visas pasaules piramīdas, celtnes, blablabla, visu, es esmu lietas kursā par to. Un vēl viena lieta ir tā, ka pie raganas, vai ne, var aizbraukt labās, ir labās raganas, baltās, kā es saucu, un ir šitās kas tur bija. Un Agnes bija kāda? Tumšājām? Tu pats... Bet kā ir dzīvot kopā? Ir viegli dzīvot kopā, teiksim, viegli dzīvot kopā, vai visu laiku uz nažiem, visu laiku ar emocijas, saspīlējums, kaut kāda greizsirdība, jo, it kā ekstrasensi tomēr ir ekstrasensitīvi, super jūtīgi, ja? Kas no katra mazākā sūda kaut ko izlopa, kāpēc tu ielika roku tur tā, kāpēc noslēgt tā poza, kas tev šeit nepatīk. Ka tev visu laiku skenē un lasa, un arī, piemēram, es nezinu, intīmā dzīve, tu tur apmēram, tu jūties... Intīmā dzīve, labi. Ka tu jūties zem lupas visu laiku, domā, jo, teiksim, arī seksa laikā tā apmaiņa ir, teiksim, fiziski, bet arī jau garīgi saplūst, atplūst, Tev tur tiek klāt pie dvēseles dziļākiem punktiem, ne? Un tu īpaši kā vīrietis, tu jau kas seksa laikā notiek, tu jau atdod enerģiju. Viņa savāc. Principā ar sievietēm, tas tā kā sportists pirms sporta viņas var, džekiem labāk nevajag, to enerģiju. Viņa zināja, kā uzsūkt. Es neko, zinu kā pa bijušām, neko labu vai sliktu, mēs nesakam, dažādi gāja, bija šitā up and down. Bet ar viņu, teiksim tā, kad es sapratu, ka ir ļoti daudz pretrunas, viņa otrs nākamais, kad viņām, tāda, teiksim, ragans, es pats, kas es esmu, principā, raganu, dēls, mazdēls un mazdēls. Man ļoti daudz lietas ir pašaprotams, ko normāliem cilvēkiem, teiksim, būtu šitā, bam. Es ierados arī pie viņas, teiksim, Agnese, te atnācis burvs, kas atvērs tavus durvis, ja. Bet Kā jūs satikāties? Es viņu uzrakstīju Facebookā, kad pie viņas bija daudz braucēni. Es viņai kolosāli 3 naktī uzrakstīju. Un tad uzreiz momenti atbildēju. Jo viņai enerģija ir tāda, ka viņa var negulēt, un viņa var nogulēt. Man arī ir, teiksim, tā, ka ja es aizraucu kaut ko un iedvesmots, es varu veicīt 2-3 dienas negulēt. Tas ir no pilnīgi dabiski, tu ar kaifu, ar mīlestību tur izpaudies. Ja? Bet pa Agnesi tā, ka viņa ļoti labi, bet es arī, teiksim, tur jābūt baigam. Ar vienu aci tu esi ar viņu, ar otru aci tu skaties hipnozi. Jo viņi, nerunāju par viņu, es iepazīju visu to gaišraģu pasauli. Ja? Šitā te paldies visiem, jo es zinu, kā viņi strādā. Kā viņi hipnotizē, kas notiek, viņi ļoti labi lasa cilvēks, viņi ļoti labi izvelk no tevis ārā. Un viņiem kas ir? Tas melnais ir tas, kad viņi pārāk daudz pa guru uziet. Es nerunāju tikai par Agnesi. Ja? Tad viss tā kā atkarībnieki pēc narkotikām. Un katru mēnesi brauc viņi tie paši cilvēki. Es sapratu, ka tur līdz galam, teiksim, ja es arī strādāju ar viņu, teiksim, liels prieks bija par to, ka tu iemā visi meditācijas kursi, enerģētiskie seansi, ja? Viss kaut kas mums bija atgriešanās nulpunktā un viss, un tur palaišana debesīs.
Un viņi arī ļoti labi zina, kā mainīt vibrācijas un uztaisīt tādu halucinācisku teiksim, bildi tiem cilvēkiem. Ja? Veči, Andri, tā miza no viņas, tas vienīgais. Man kā vienīgam tas vezums bija jānes ārā. Jo tās bija izaicinājums, asaras, viss bija veci. Tas bija kaut kāds no skandāla līdz skaistai bohēmai un romantiskai naktī. Tu visa bilde iekšā ir. Bet tur ir tā, ka tomēr tas augstums, jo tos man ir karsta sirds, un tev arī. Un man sirds balss teica no pirmās sekundes, uzmanies, skaties. Viņi īstenībā ļoti daudziem šādiem tipāžu būtnēm, es viņus saukšu tā, Vija Artmani un Reizi Kalniņu var pienest puķis, jo veicīja tādi labākie aktieri. Sen vairs nav uz teātra skatuves, bet dzīvē. Dažādas lomas-spēlē, tu saproti, ko es saku? Ne tikai politikā tur, tagad pēdējā laikā. Līdz ar to tas bija baigi. Normāls cilvēks saņem būt viņa izsist korķis. Es neko labu, es vienkārši tādu virspusē informāciju. Tā kā pārdzīvojums, bet pieredze fantastiska. Es esmu izgājis šai visā es viņu saucu smalkām pasaulēm, zemām vibrācijām augstām, kad es zinu, kā viņi instrumējās. Bet tu reāli tici pārdabiskām lietām? Jā, protams, viņas eksistē. Tas ir tā, ka pārdabiskas lietas, smalkā pasaule, dimensija pasaule, viņi ir. Viņi pat ir ievēs. Es tagad neizplūdīsim tā, tas būs varbūt citā raidījumā. Gan Amazonē pat nevajag jau askas ceremonijas, tagad pēdējā laikā viņas populārs ir, bet iziet no ķermeņa tas pats naktī, kad tu guli. Tu jau aizēji augšā pie benzīntāka, neviens baigi nerunā. Un īsumā tās zināšanas sabiedriskie, nevar teikt mēdī, bet akadēmiskā vīde viņas slēp nost. Ļoti daudz cilvēku ir sastapušies sākot ar NLO, beidzot ar smalkāku pasauli, citu dimensiju. Jo skaties, kas tad ir tās dimensijas, vai ne? Vai tā ir frekvence. Tas kā iet radio pārslēdz. Saprot, ko es saku, tu skaties SVH? Ja? Un visu mūžu SVH tev būrē virs izrādēs ir radios konto. Ja? Tas ir tāpat, es vienkāršā valodā, bet ir eksistējis, es esmu saskāries, es zinu, tās maģijas, visas melnās lāsi, tas tā ir čerņuha. Bet tas ar to, teiksim, labāk nelien tur iekšā, jo mums cilvēkiem ir savas gaismas frekvences un mūzikas un svinēšanas. Jā, piemēram, man 48 gadi tagad paliek, un es tad teikšu tā, man ir pāris 3 epizodes dzīvē, kur tagad atskatoties atpakaļ, es nevaru saprast, vai tas vispār biju es reāli. Patinot atpakaļ, pastoties bildes, kāds man ir acu skatiens, ka es esmu zem kaut kādas hipnozītes bijis vai kaut kādā debīlismā pilnīgā. Un kā es vispār varēju, piemēram, tur kaut vai aprecēt to cilvēku, kādā vispār veidā tas bija iespējams, un pie tam vēl dzīvot tur gadus, jā. Kā es vispār neesmu es, jā, bet tas ir noticis. Bet tā, un es arī Rāmas ugunīs prasīju daudziem cilvēkiem, tā skaitā doktoriem, vai jūs esat pieredzējuši brīnumus, un lielākā daļa tomēr saka nē. Ir bijuši uz placebo pamata, ka iedod kaut kādu sasmalcinātu tabletu pulverīti, iedod slimniekam un pasaka, ka tas ir eksperimentāls Šveices medikaments, ārprātīgi dārgs un jums kā izmēģinājums, parasti tur paracetamolu. Un viņš apēr, reāli sākās uzlabojumi, jo viņš nenormāli notic tam. Bet tā, principā, es domāju, ja jau tas darbotos, kaut vai pasties, kas tagad notiek pasaulē, ja melnās maģijas kaut kādas 100 speciākie veči aizsūtīt Putinam kaut kādu porču. Jā. Bet viņam vecīt, viss ir kārtībā. Viņš spiediens 128, viņš katru dienu peld basēnā, ēd savu standartu pusdieniņas un turpina kilot bērns nost Ukrainā un tā. Jā. Nekas nenotiek. Un tas arī Latvijā, piemēram, ekstrasens ir kā, bet mēs jau te runājam, ka tā, kad pazūd bērni, un jāatrod, piemēram, Ivāns Liepājā, 5-gadīgais. Visi ekstrasens pazuduši. Viņi nav atraduši nevienu cilvēku Latvijā. Jā. Tā, kad viņus reāli vajag, un tagad vajag, un rekur ir viens sūdbrālis, kur vajag novākt no trases nost ar melno maģiju vai melno porču, un nezinu vienalga kaut kāds pasaules kalibra, kaut kāds ārprāts vai ne. Neviens vairs neko nevar, tā kad baigi vajag. Tā it kā jā. Es tev pateikšu vienu, Andri. Tie krūtākie, viņi nav Facebookos, viņi ir ārpus priekšur, tāpat kā melie, viņi ir ārpus visspējaudīgākie cilvēki, viņiem nevajag popularitāti. Arī Hitlers jau agrāk 40. Tie visi šīdie bāmbā. Hitler mēģināja visādos veidos dabūt pie vietas. Citur tie viņš jau amfetamīnu ēda. Viņam, starp citu par Hitleru runājot, es biju Čīlē. Hitlers aizmok uz turieni. Nē, tur ir ļoti daudz leģendas klīst. Ka viņš nav uztaisījis pašnāvības, bet aizmok. Skaties,
Tie, kas regulē politiku, ietekmi vada, tur ir, teiksim, virs visas politiskas, visiem Trumpiem, visiem Putiniem, viņi neko nenosaka. Nu, labi, es vienkārši saku, tur ir leļu teātris, vai ne? Un aiz viņiem strādā tie, kas spēlē šahu. Viņi ļoti labi bīd, viņi paredz 5-10 gadus uz priekšu. Un tad viņi zina to notikumu, tad cilvēki, tā kā futbolā, iesiet golu, vai ne? Un viņi nosūc tev enerģiju. Principā, jā, kad liela daļa nezīmējās un tie jaudīgākie paliek aiz skadra. Bet tu esi piedzīvojis kaut ko pārdabisku reāli pats? Varbūt var izstāstīt vienu gadījumu, kaut kādu. Jo es domāju, piemēram, ja mēs mainās cilvēkam seja zīlītes pilnīgā normālā. Tu skaties, kā Matriks, tu zini, kad ir pasaulē, kad ap zemi ir tas Matriks, ļoti zinām lieta. Pastāstīsim cilvēkam, kas ir Matriks. Matriks ir tāda lieta, kas principā uzliek cilvēku uz zemām vibrācijām. Tas ir viss saistīts ar televīzijām un radio un vispār skolas izglītības, veselības un tā tālāk programmā, ka tu esi pieslēgts tikai vienai dzīves stilam, vai ne? Viņš raida tās programmas ar tādām smadzenēm, un tu redzi pasauli, kā viņam liek. Tas ir kā noskaties filmu par kariem, tāpēc ir kari. Un tu arī ej karot. Tu dzīvo ilūzijā. Tu dzīvo ilūzija, kā tev ir piedāvāta. Piemēram, mums Ziemeļa Eiropā, kapitālismā ir piedāvāta ilūzija, ka no rīta ir jāceļās, jāiet uz darbu, vakarā jānāk mājās, jānopērk gaļa, kartupeļu, tomāti, tad jānostās panorāma un jāiet gulēt. Tas ir robots, tas ir pilnīgi, tas ir cilvēks, es to saucu, ka viņš guļ letarģiskā miega transā. Viņam arī atmiņas, un līdz ar to rearkanācijas ir tā visāds bijuši. Bet no tavas dzīves, kaut kas. Viņi vēl kārā, vai ne? Es domāju, ja NBA, NHL ir iesaistīti miljardu biznesu. NBA fināls, tur tagad, es nezinu, kas tur finālā. Pacers, par Thunderiem. Paņemam tā, lai Pacers, rezultīvākais vecis, kas met tur, piemēram, 40 tāds, nevar šodien iemest Porču. Sūtam, atrodam, nezinu, Amerikā 10, sūtam viņam melno, lai viņš sodus nevar iemest. Viņš met iekšā vecī. Viņš iet gājumi, nevar noņemt no trases, saprot? Tur viņi vairāk tās spēles ir iespaidojums. Tur ir ļoti daudz arī, teiksim, tā, ne tikai no tiesnešiem, tur arī viesnīcas, vispārējais, tie strādā ļoti. Arī visi šitās, teiksim, uzmanība, vai ne? Tur uzliek pirms tam viesnīcās kaut kādas uzmanības novēršanas. Tev baigi viņi zina, kā programmēt prātu, vai ne? Viņi zina, kā tev sačakarēt sagatavošanās uz spēli labi. Tas ir pilnīgi, es nerunāju tikai par NBA, bet es zinu, kā var ietekmēt cilvēku, kurš, teiksim, viņam arī, kā viņu var izvest ārā ar kaut kādām, teiksim, programmām, vai ne, kur viņš pats, kā tu saki, vai ne, kad pieņemsim man ar to būt nesot kopā, tev izmainās acis, tu nepazīsti sevi. Es riktīgi vecs, Andri, biju. Es apstos bildēs, mums taču bija vēl toreiz kas jauns un privātajā dzīvē. Es skatos, cik aglī, vecs, tāds, ne grumbas, bet tur ir tāds vecs. Es nesaku, ir tādi brieduši vecāki cilvēki, tās grumbas ir seks burvīgas, ka tu redzi, ka viņš plaukst. Tā dvēsele iet caur viņu. Tur acis, kā robotā, tā kā tu pateici, tev tas... Sauc kā gribi Matriks, kas tev ieliek tādā robotā atkarībā, ka tu vairs tev dvēseli nespēlē caur tevi. Tu spēlē programmai līdzi. Man ir veseli tādi 2, 3, 4 gadi dzīvē, kad es saprotu, ka tas nav bijis manā dzīvē. Ka tā ir cita kaut kāda dzīve vispār, un ka tajā vienā cilvēka dzīvē ir kaut kādas 4, 5 dzīves. Reāli. Kā vispār var tā domāt? Kā var tā, tur, piemēram, savukārt, tad, kad visi domāja, ka es esmu nojūdzies, ka mēs ar Lienu sagājām kopā 19. gadā. Tagad mēs sagājām kopā 19. ka nojūdzies tur kaut kādas vannas, un šitas labas tajā vannā, tur reāli pālīgi bija, tur 4 šampiem vēdrā. Bet vispār, tad es tieši jutos, ka esmu es. Es runāju, ko es gribu. Es saku tiešām to, ko es domāju. Nevienu cenšos neapvainot, bet absolūti jūtos brīvi, eju vanās, runāju. Saceru albumu incidents, pasaku, ko es domāju par šitiem zēniem, kas ir korumpēti, un par šitiem džekiem, kas dieši, un par šitiem, kas mēģina jaunis. Viņš ir nojūdzies. Īstenībā tad es esmu visbrīvākais, visvairāk es jūtu. Bet tā ir, kad cilvēks ir absolūti brīvs un patiess. Visi domā, ka viņš ir sajūtas prātā. Tāpēc, kad režīma uzdevums vai Matriks ir uztaisīt sabiedrību barbarisku, skaudīgu, viņi negrib, lai tu esi individualitāte. Un tu pats zini, ka tu raksti mūziku vai dziedi, tu izēji, arī esot ķermenī, tev ir iedvesma,
Un tā kāda pagaida. Jā, nu par to, kad, par ko mēs runājam. Jā, es jau aizpeldēju. Par to, ka ārprāts, skaties tālāk. Viņi negrib. Viņi principā uzstājas tev par biorobotu, saucamo, kas tagad notiek ar telefoniem transhumānismus, ka tu nav svarīgi tālāk nepaskatīties. Bija biorobotu pārklausīgu pilsienu, regulējumu, zināmu, kas neaizskatās aiz priekškara un nevelti prāta stāvoklis ir tur, kur gaisma iespīd, tur, kur tavu dvēseli stāv. Nojūdzies no sistēmas. Tas ir tie, saproto domu? Un viņi visi psihopāti nozīmē, psiho grieķiski nozīmē dvēseli. Un vēl visi psihopāti īstenībā ir. Viņi ātri aiziet, jo viņi redz to sabiedrības egregoru, kurš īstenībā skumjš un pelēks, barbarisks, nosodošs un ātri tur. Un tādi crazy veči kā mēs, dažreiz var līdz 120 nomākt. Kā būs? Viņi šeit mēs esam kaut kā iekšēji drosmīgāki, tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku tomēr dzīvo tajā materiālajā pasaulē, kur, piemēram, galvenais nopelnīt naudu, nomaksāt māju, nopirkt tur maksimāli lielu džipu un aizbraukt uz kaut kādu Ēģipti. Tāpēc, ka šī modelī viņi jūtās droši. Tur vismaz viss ir skaidrs. Jānopelna, tad samaksājam, aizbraucam, uzēdam. Un ja viņam pēkšņi pasaka, aizveg ar jūru, viens pats kails, kaut kur kolkā vai kaut kur kaltenē, noieg ar jūru, vecīt 5 km pilnīgā klusumā. Ko tev vienu dienu pavada ar sevi klusumā? Pārstrā visi jūdzās nost. Sāk līst ārā, kas tu esi patiesībā, ko tu vispār te dari, kāpēc tev vajag to māju vispār? Priekš kam tev vajadzētu to milzīgo, ārprātīgo, kam tu gribi zīmēties? Vispār priekš kam viss? Jā. Jo te ir tā uzmanīga punkts, kad cilvēki, viņi tās programmas grib identificēt tavu enerģijas fokusu uz telefonu, uz Instagram vai uz māju. Man nekad tas nav bijis. Es esmu imūns par tādām materiālām vērtībām, es esmu izbaudījis. Bet, ja tu iedomājies tagad ļoti daudz cilvēku, kur ir identificējuši sevi, viņš atdod enerģiju mājai, māja nodeg vai mašīna saplīst, Instagram izdējušās, pam! Saprot, kā viņi strādā? Tu aizēji ne savā, tev principā tu esi jau tā kā zombijs. Es esmu krievenis juku prātā, kad slēdz krieviem nost to Instagram. Līdz histērijai. Pilnīgi, ka nav dzīves jēgas. Kuri tad ir noilgušies? Mēs vai sevi? Nevis noilgušies. Nevis noilgušies, bet traki, pieņemsim, tas dvēselisks cilvēks, kas skatās uz to robotisko, pelēko. Mēs paši esam daļa no tā. Mēs visu laiku izējam ārā, lai barotu savu dvēseli, lai barotu savu pieredzi. Un līdz ar to, kad tad ir jautājums, jo ļoti daudz mākslinieki, dziedātāji, tava sfēra, viņi redz, ka viņi neiedarās vairs tajā masā. Vienīgais, kad jānopelna, piemēram, tev tomēr ir sieva un bērni, tev ir kaut kāda nauda, tomēr jānopelna. Nauda jānopelna, jā. Kā viņi nopelnīt, neesot daļai no sistēmas, teiksim, tas ir jautājums. Jā, tagad, teiksim, viss, tajā pašā laikā, par to ceļojumu arī man viens no tiem 100 iemesliem, kāpēc aizbrauc, teiksim tā, ka... Es cilvēkiem ātri piedokstu, tu biji 5 gadus braucienā ar vienu mugurēni, tātad no kurienes uz kurieni? Ar nulli naudu, ar vienu mugurēni. Man bija Svetbank bankskarta, ar vienu mugurēni, Ar vienu mugurēni, un tu ceļoji Brazīlija, Čīle. Es izbraucu, principā tā doma bija, es arī voļuku spēlēju Brazīlijā profesionāli, un es saslēdzos to kontinentu, es esmu riktīgs tāds Brazīls. Tu arī veicies bijis Dienvidamerikā? Es neesmu bijis, ne. Brauksi pie manis uz turēm, viss sarunāts, šitas te, un viņi ir, labi, es pirms tam biju spēlējis tur, es iemīlējos Brazīlijā, es iemīlējos uz cilvēkos, viņiem mūzika skan sirsniņā, viņi ļoti svinīgi un jauki izpalīdzoši, bet labi, par to ceļojumu, tā kā man tas kontinents bija maršruts bija Portugāla, Rīga, Porto, spāniski vārti, Puerto vai durvis, Tad es ar mugurēju nomaucu 3 nedēļas uz Porto nomaucu, un tad es līdz Lisabonai gandrīz ar kājām aizgāju apakaļ uz Porto, paņēmu limušīnu uz Madridu, Barcelonu, San Paulu. Tāda lejā tur līdz Urugvajas robežai, man tur ex-draudzene dzīvoja Fufiņa, pie kā es aizbraucu, viņa bija stāvoklī, bet ne no manis. Paldies Dievam! Paldies Dievam! Zin kā, īstenībā, viss, kas notiek uz labu, jo baigi mainās cilvēki. Es pēc 7 gadiem viņu satiku, un, zin kā, ļoti labi, ka tu, zin kā, aizēji. Man bija tā drosma aiziet, pēteicim, atgriezīsimies. Tā, San Paulu,
Tad Florinopolis pie Urugvajas, aizbrauc uz San Paulu. Tad es sarunāju, mums ir ļoti daudz baptisti mukuši pirms 100 gadiem. Uz San Paulu ir Latvijas pilsētiņa Novi Odesa. Tur dzīvo apmēram 5000 Latvijas, es nezinu, cik tagad. Un mazbērni, tur Raimonds Barkons arī bija. Tur latviešu komuni ir, tad viņi man uzņēma. Biju tur pie priesteriem, viens baptistu mācītājs uzņēmis. Tad no turienes brauc uz Paragvaju. Paragvajas robeža vispār bija cirks, jo mēs Latvijas pilsoņi ar savu pasi, lai cik tas traki neizklausīties, mēs varam 3 mēnešus visā Centrāla un Dienvidu Amerikā palikt. Austrum Eiropā vai citas valsts mums jābuksē vīzi ir. Tad es izbraucu, tālāk bija Paragvaja. No Paragvajas es iebraucu Argentīna. Ceļā biju uz Bolīviju, noņēmu no trases, tur ir, bet un tad Argentīna un Čīlē iesprūdu, un Čīlē arī sāks te visi ierobežojumi. Mūsu atbalsta un saku paldies kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. Es tā domāju, man uzreiz tāds materiālais ieslēdzās 5 gadus, man katru nakti kaut kur jāpaliek. Kaut kas visu laiku jāēd. Es skatījos interviju ar Jānu Selmiņu, kad tur strādāju tirdziņos pa pārdevēju un kaut ko vēl darīju un kaut ko, bet tomēr bez pīķa, baigais žostka. Jā, es tev teikšu, izgājis ar uguni un ūdeni. Cik tu bieži badā bija vienkārši totālāk, jā. Amerikā vecīt, man trakākais moments. Tur ej pa ielu un norauj banānu. Jā. Es varu pateikt paldies tiem burvīgiem cilvēkiem. Man uzņēma visur dažādi. Ir tāds, teiksim, couchsurfings, ļoti ceļotāji. Zinu, couchsurfings, jā. Pēc tev viņi paliek kāds bez maksas, un tu vari palikt kaut kur arī bez maksas. Un man taču bija tas telefons, un man interneta arī, visu laiku bija jāiet pa kafūžiem, visu laiku bija jāpieslēdzās kaut kur, jo man nav tas parastais pieslēgums. Un tev ir kā, nevarēja, tur ir 10 message pa mēnesi toreiz. Tā kā man bija, ja es pārsniedzu tiem cilvēkiem, es nočekoju, teiksim, tur Paragvajā Asunciona galvaspilsētā, tur ir 3 džeki, bet tu izpēji viņas profilu, un karoči es uz kauču paliku, vai ne? Es pie kā, sotakām pāri dažādos kaučos, nezinu, neskaitīju, pie 70 beidz skaitīt. Līdz ar to couchsurfingu, internetu kaut kādu klubi, vai ne, es ar to izbraukāju tā. Portugālē man bija pirmās ugunskristības, kā iet gulēt ir uz... Bet Portugālē bija baigi labi, man bija guļamais līdz. Veicī, paklausies, tu paņem vinčiku pa 3 eiro, paņem sieru, paņem salāmi, bet es esmu caurbīri. Un kad tev īstenībā ieej tajā fucking ceļojuma garā, tev uzreiz ķermenis jau pats, es baigi klausu ķermeni, vai ne? Un man jau pieredze bija visu to te kā neēst daudz, vai ne? Līdz ar to, ka tev ir piedzīvojums galvā, tev pats ķermenis, teiksim, neparasti tik daudz rīt, un tu okeāna krastās zem zvaigžņotām debesīm, tur guli, vai ne, un kolosāli. Un man baigi paveicās ar dabu, nelīgt. Es aizbraucu no Portugāles, sākās lietus un vētras un viss. Visur, kur es nostaigāju, pēc tam bija. Daba bija ar mani un vispārējais. Es hoteļos, kā es žuļījos. Tur bija šitie hosteļi, kur 8 cilvēki vienā istabā guļ. Tad es vadīju pasākumus augšā, es zinu valodas labi, es arī to portugāļu, zinu, ļoti labu komunikāciju cilvēkiem, un viņiem ir tie hosteļi, kur sabrauc no visurienes. Tur no Dienvidamerikas, no Japānas, no Austrālijas, no Čehijas, no visurienes. Un es vadīju augšā, bija tās spēles. Un tad es iemanījos tajos hostelīšos, es tur samaksāju pa 1 dienu. Paflirtēju visiem cilvēkiem, bam, un tad man tās bija viena dānieta, man slēpa savā istabā, vai ne? Es tur aizgāju, un es redzēju, ka te recepšana mainījās tās meitenes. Es karoči uzspēlēju tādu teātri, ka viņiem pat neierubījās. Daži domāja, ka es vienkārši tur strādāju bārā, jo viņiem mainījās tie darbinieki. Viņš ar uniformu ir, tu viņu tā var apspēlēt. Bija visādi podi, bet lielākās, kas bija, es esmu sportu, pļāns, taču uz ielas jāpaliek. Es aizgāju uz kapiem. Zinu, ka pēc kapos, karoči, nav neviena bandīta, policija arī tur neko nemeklē, un visi ir miruši. Bet es varu pateikties, bija tā, ka es klauvēju pie durvīm. Es saku, es tā esmu šedēv, un cilvēki mīļie, mučas gracijas par visu, jo es arī esmu palīdzējis cilvēkiem. Es esmu pats izguldījis, man karmiski tas viss nāca apakaļ. Un trakākais bija tas, kad īstenībā, kad Paragvai bija tas moments, kad es braucu uz man imigrācijas centrs, par to es iegāju iekšā, es saku, man Paragvajas imigrācijas centra viena sieviete 2 nedēļas, un es viņai mācīju, tur itāļu valodu, viņa grib itāliski mācīties. Redzi, tavas zināšanas, dzīves pieredze, kas tev ir, kas man,
īstenībā cilvēki visvairāk novērtē. Ne tas, kas tev forši ķēdi, viss kārtībā. Nav šā parastā tāds kā skatam, jā. Skatam, jā. Nu, jā. Un līdz ar to, līdz ar to, arī Dienvidamerika bija tā, kad tu esi avokādo augu kokās, mango augu kokās, es izēju dārzā, es vienkārši esmu tā pārījies, vai ne? Un ļoti daudz vitamīnus uzņem. Un man ir tā psihe, ka es uzlieku, tā apziņa paplašinās, un viens moments bija tas, kad es no Asunsjonas uz Bolīviju ķēru pa El Chaco tūkstnes mašīnu, ko brauc vienreiz dienā. Un karoči brāviens un nebrauc, man ūdens beidzās, Anči, un tur visādi leopardi čūskas apakaļ, bet Paragvajā ir tā, ka viņiem tas ūdens, tā kā viņš nāk, viņš baigi patīkam dzerams, un tur nebija ilgi līs, un man viss, un nolīst ūdens, čak, un visas aizmiega, man parādās, es redzēju imigrācijas centru, no sapnī, ej apakaļ, es nomaucu, bet es nomācu uz 43 km ar kājām uz imigrācijas centru, man paēdināja 2 reizes nedēļā. Tur brauc tie šefi pārbaudīt, man slēpa otrā istabā. Bet tomēr strogi, jo par Dienvidameriku un tām Bolīvijām, Nikaragvām ir tāds, ka tur pilnīgs bardaks ir, ka tur vienkārši pilnīgākais bardaks, bet tur īstenībā viss ir stroga. Bardaks ir šeit dažos līmeņos vairāk. Mums ir rietumu pasauli, īpaši amerikāņi, ir ļoti sājājuši uzskatu par pirmkārt cilvēkiem. Jā, ir baigie kontrasti. Geto, kas sauc favelas, Brazīlijā favelas ir visās, katrā valstī ir favelas, bet manā pieredzē man ļoti daudz palīdzēja saucamie gangsteri, karteļi, vispārējais. Es zinu, kā viņiem runāt, es zinu, ka viņi cilvēki. Kā jārunā ar Dienvidamerikas bandītiem? Pirmkārt, nekādi šitie te, man nebija nekādas naudas, nekādas pižanība, nekāda augstprātība, nekāda lepnība. Nekāda augstprātība. Jā. Tas, kas ir Latvijā, nenormāli, kas man kaitina. Augstprātība. Par ko viņi ir augstprātība? Pie mazākās svāras, kaut vai radiostacijā kaut kāds cilvēks lemj, likt tavu dziesmu vai nelikt. Jā? Viņam patīk, viņiem lūdzās agrāk, tagad vairāk tas nav. Vai jūs paņemsiet, tad viņš domās. Jā. Un arī vispār mēdījos, žurnāli, redaktori, kā viņi tev pasniedz. Tā vājprātīgā augstprātība. Jā? Nu, tas ir tas, kas Latvijā ir kaut kāds mazā, miglēnā ciematā vislecīgākie cilvēki. Jā. Un te ir īstenībā mazs pīļu dīts, kas sagriezos tāds ir. Ne visiem, bet ļoti daudz, teiksim, arī gan latviešu un austrumeiropiešu savu aroganci tiek pielikt pie vietas Brazīlijā. Viņiem ir tetovējumi, viņiem ir tas, es aizēju, es labu atmosfēru uztaisu, man humors labs. Un tu redzi, es ieeju iekšā telpā, un tev atskaties, kur ir barvedis. Un tā pazemīgi, mierīgi, tak. Tu aizēji, tu stāsti dzīvi, un vēl nostrādāja labi, ka es esmu volejbolists bijis Brazīlijā. Viņi uzreiz cieņ to statusu, bet viņi redz acis. Viņi ir baigi labie psihologi. Jūs nenovērtējat tos cilvēkus pa zemu. Viņi daudz gudrāk nekā te televizorā rāda tie, kas ir pie varas. Līdz ar to slīpēti kadri un ļoti daudzi sirsnīgi. Tur ir dažādi stāsti, tur ir pret sistēmu iet un par sistēmu. Un man ļoti... Bet es nerunāju tikai par to kaut kādiem tur. Es saku, es esmu priesteriem, ar biznesmeņiem, ar nabagiem, ar šitiem te uzņēmējiem. Man bija visas profesijas, ar ko tik es kopā, man ir 1000 cilvēku raudājuši uz vienu plecu un priecājusies uz otru. Klausies, bet īstenībā jautājums, tu esi piedzīvojis faktiski ļoti daudz cilvēku sapni. Gadiem ceļot. 5 gadus ceļot, redzēt, piedzīvot, jā. Man tās jautājums, tev nebija vientuļi ceļot vienam? Uznāca moments. Kad ir tādi skaistie saulrieti vai kaut kas, un tev nav ar ko padalīties, ka tu redzi viens. Un te ir tā lieta, kad arī pēc visām šitām vienatnē dzimst talanti. Vienatnē, ka tev arī, kad tu raksti mūziku, tev ir smadzenēs seks ar sevi. Arī, ka tev bohēma aiziet kaut ko iekrāmē, ja? Vai tu tā nav, Anģi, tu vari vienkārši. Bet bija momenti, kad man bija uz telefonu, man bija draugi, ar kuriem es sazinājos. Iedomājieties, cik viņiem interesanti bija man runāt. Es atstāju voicemailos stundu garu WhatsAppā. Vienam bija arī viņiem liels paldies, ka man bija, starp citu, tā karte līdz bankas, Svetbanka, kur man, kad bija, teiksim tā, kad bija žopa, ja? Viņi man uzskaitīja tur pa 5 eiro katrs. Un pieņemsim, uz 40 eiro izmanījos. Dzīve pirms tam, kad, volejbolā es izbraucu pus pasauli, teiksim, par hoteļiem, par Japānām, Tokijām, Itālijām, tur kruta. Tagad es apstījos medaļas otru pusi. Bet bija momenti, kad es salūstu vairāk, kad tas bija tas materiālais posms, kad man bija apnicis staigāt, kad tu biji noguris un kad
fucking autobusā tā kā es netieku. Ja? Bet tā, ka dalīties nē, jo, godīgi sakot, katrā vietā 99% laika, lai es to ceļu izietu, es gāju ar cilvēkiem. Tu zini, cik man draugi tur ir. Es, kad atbraukšu apakaļ, viņi kad skatās to man eksu raidījumu, daži spāņi, viņiem asaras iet par to, kam es izgāju cauri. Viņi skatās, tu esi tāds, es saku, jā, es nezinu, es vispār neuzbāžos, man pohujas ir tā visa. Šī pie dirsas ir, bet cilvēkiem vajag ir ar ko dalīties, spilgtas personības, spilgtas dzīves, jā. Un man tā vientulība vairāk kas sievietes traukums organismā, jo, zin kā, ja jau tāds sprīdi, neizbaigi sapocējies, tomēr ceļojumā bija momenti, kad tu neesi dušā bijis. Bet tur man bija visu laiku saule, tu esi... Vientulība nebija tāpēc, ka es saku, tie cilvēki, es ieju vienā mājā, man ir nedēļu vai vienu dienu pasākums ar tiem uzņēmējiem. Man bija viens džeks, kas man 2 mēnešus miljonārs Paragvajā. Es, kad bija pilnīgi, es biju padevies Paragvajas Asunsons tajā... Imigrācijas. Jā, un man bija jābrauc, vai ne? Un es tāds, bļāviens. Un es iegāju internetu klubā, saku, nav naudas, vai tu lūdzu, es izlūdzu. Nē, es ļoti labi nospēlēju. Tev nebija doma Latvijas pasu sadot, politisko patvērumu paņemt kaut kur? Nē, es tad būtu padevies. Es esmu fighters. Es eju līdz galam savos mērķos. Jau 5 gadu baigais sroks, es tā domāju, pusgads. Es 2 nedēļas aizbraucu, jau es gribu mājas sajūtu. Šis 5 gadus vēl ar kājām pa Dienvidameriku. Un kā vispār pēc tam, kad tu esi visu to redzējis, visu to krāsaino Brazīliju, Bolīviju, Nikaragu, visu Ameriku, Čīli, jā, atgriezties mazajā, pelēkajā Latvijā, kurā nekas īstenībā nenotiek. Jā. Tas tā izklausās tā iedomājot. Ja cilvēki, viņi zina, kāda ir pasaule, tad īstenībā Latvija ir laba vieta, kur dzīvot, tāpēc, ka te īsti nekā nav. Te var pilnīgi atpūsties. Te tāds pilnīgs tāds asketisms, miers, prāta atpūta. Salīdzinām ar to, kas notiek, piemēram, Dienvidamerikā. Amerikā. Kā tu ieties atpakaļ Latvijā? Tur jau bija tas stāsts, kas 3 gadi bija tur, sākās tas ierobežojumi, Covid, sauc kā gribi. Es aizbraucu no Peru uz Floridu, es jau Floridā biju, teiksim, Amerikas izbraukāju vēl pusi. Un tad ir pilnīgi kontrakts Dienvidamerika, kur ir pilnīgi cilvēki, kur ir atklāti dabas bērni, spilgti. Pats zina, Ziemeļamerika tur ir baigās, tur ir pavisam cits stāsts. Sintētika, airēšana, diršana un tā tālmīdzīgi. Bet ar visu to, kad es braucu uz Latviju apakaļ, jā, jo tomēr 5 gadi ģimenei bija, ģimenisku apstākļu dēļ. Tomēr mamma teica, kā viņi vispār tu izturēja. Mamma droši vien varēja nošauties, kur dēls 5 gadi pazudušais dēls, viņa teica. Anģis, es 3 dienas negulēju, pirms es no Miami braucu uz šejieni. Es biju tā veids, es raudāju pat, bet, zin kā, tev visa tā informācija, iedomājies, kas pa informāciju savākt. Kas pa cilvēkiem, kas pa kontaktiem, kas pa apziņu. Nenormāls koncentrāts, emociju piesātnējums. Ārprāts. Es negulēju, es aiz laimes, aiz priekiem, aiz asanām, aiz bēdām, aiz pārdzīvojumu pasauli. Un, man džeki gaida, es nezinu, un tu 5 gadi es iebraucu Latvijā. Sagaidi, paiet, es aizēju pie Maksima, šeit es esmu. Ko tu smaidi? Policija sauksiet, izsauc, es zinu, kā tik galā. Pirmais iespējas ir tā nomāktība. Jā. Tā nomāktība. Es redzēju, ka pirmkārt uzreiz man ir baigi, zinu, kā es Dienvidamerikā labi atklāju savus talants, un ne tos klusos talants, viņas zims īstenībā tajā vienatnē sevi, bet es baigi labi jūtu cilvēkus, baigi labi jūtu mentalitātes. Es varu sadarboties ar Japānu, Jaunzēlandē, ar visiem, jā. Un arī aizvarot acis, tie bolīvieši, nikaragvieši vai tur Brazīlija, Urugvaja, es biju tā atkodis to valodu un viņu, zin kā, un es iebraucu Latvijā, latviešu sejas. Itāli, es varu pateikt itālis, kurš ir spānis, baigi atšancēts šitas ir. Valodas, vīzdiņ, termeņu kustības, vai ne itāļi šito tetājas, vai ne bolīviešu kukuķu. Un es iebraucu Latvijā, tās latviešu sejas sen nebija redzēts. Sievietes absolūti skaistas pēc Amerikas. Tas ir nekas skaistāks par sievieti nav Dievs uzradījis. Mums viņas ir tik skaistas, jo man bija sieviešu trūkums organismā tajā visā. Ne par to ir stāsts. Es novērtēju, cik grūti ir īstenībā bez tā sievietes kā tādas. Es redzēju bācu pēc Amerikas, tāpat zinu, Amerikā tur viss tur ļoti, teiksim, nav veselīga zeme. Līdz ar to nav veselīgi ģīmi lielākai daļai. Tu iebrauc tādā Latvijā,
no veica, bet nedēļa pagāja, man pusgads pagāja, ka es sagarmoju visu. Man bija Latvija grūtāk sagarmot. Tas viss, tomēr tas pelēkums, tā ziema vēl -20. Es toču ziemā iebrauc, jā? Es iebraucu kādā septembrī 30. Nav svarīgi, kad mums bija siltākais septembris ever. Man vēl lutināja plus 2. Tāds sākās -20. Es kā tīģeris kaut kur zem ledus makšķerēšana domāju, tu pagriezīšu un mačeti sevi nost. Bija, un vēl viena lieta ļoti maz. Man ir tā ļoti maza Latvijas iebrauc, es iztaigāju no savu Tonkalnu līdz Juglai tavai, kur mēs toreiz dziedājām uz balkona. Aizgāju apstīties mūsu senvietas. Es izgāju kaut kādā dienas laikā visu Rīgu. Saprot? Ar kājām. Un es esmu pieredzējis iet ar kājām. Es varu noiet baigos gabalus. Un man tāda savā transā meditācija, bet Anģa bija baiga masa viss. Likās kā maziņš pīļu dīķīts. Un tad vēl plus viss tas politiskais aspekts un pārējais. Un es arī pārdzīvoju pa Latviju un redzēju tos cilvēkus, pusēji nolemtības sajūta ir. Es uzreiz redzu, man šito visi tie ir gaišereģi, visi seju vaipstus, acis nemelo. Es cauri varu redzēt, kas ir, un baigās tāda nolemtība, bailes. Nē, bet arī dažādi. Mums ir vai nu balts, vai nu melns, vai pelēks ir pa vidu. Un te es tev piekritīšu, jā, bija baigi grūti sagramot šito visu pasākumu. Jo Latvija, kā saka, Dienvidamerikā, viņi izkrāso to dzīvi. Šeit jau arī. Nav jau vienās pelēkās krāsās, bet nebija vienkārši. Nebija. Un tu esi galvenais spēlējis poļu Katarā. Jā. Un Katara ir diezgan žostkīs islāms, cik es esmu dzirdējis. Diezgan žostkīs tur, cik es esmu dzirdējis, tad sievietēm vienīgā izklāta iepriekšanās, savukārt večiem ir katram normālam vecim jābūt ar ērgļiem. 3-4 ērgļiem, tās ērgļu cīņas, un kad vienkārši tur vispār neko. Tur vēl man bija... Kā vecīt ir Katarā dzīvot, kā vispār tur var iejusties? Jo, teiksim tā... Treniņu laikā lūkšanas notiek, ne? Jā. Izratina paklājas. Viņi visu laiku kavē. Izratina paklājas. Sākās spēle, pirms viņi pēkšņi nav komanda. Viņiem viss tas ir. Bet es esmu izlasījis visas, gan Korānas, gan Islāma grāmatas. Es iejūtos tajos vidos, jo es iebraucu katrā valstī milzīgi cieņu. Es jau nopirku to tērpu, atnācu uz turieni ar to. Es pie Celniņa biju taču ziemas. Redzēju. Jā, kur Žānis atnāca. Es seksu esmu, liekas, viss redzējis. Paldies tev. Paldies. Nā, ko skatīties, vecīt, YouTube. Tur ir 4 džeki, vecīt, zin kā, un jautri runā, un interesanti. Jā, viss esmu redzējis. Paldies tev, Andri. Un tu jau arī, kā saka, esi pasaules čempions streetbolā. Tas ir veicis. Līdzīgs, ka bet Katara, aizējām pie Katara, man bija milzīgākais pārdzīvums pa Kataru, tāpēc, ka pirmkārt tas ir tūkstnesis, es esmu dabas bērns, man smiltis un tūkstneši nepatīk, shopping moli, bam, un tur ir baigi aizliegts viss. Dubai ir daudz brīvāka, ja? Saudarābijā vispār sieviete nevar iziet ārā bez paltarka un bez brāļa atļaus, līdz ar to baigās ugunskristības bija Katarā, nenormāls materiālisms, tirgus placis, vai ne, ir tikai shopping moli un viss, man riktīgi gāja ciet. Tā es godīgi pasaku, es nevaru izturēt. Komandā visi tur kavē pilnīgi pohuji, vai ne? Tur brauc tie nenormāli daudz nabaga vergu, modernās verdzības paraugst, un tur katru dienu 1000 vai 100 nomirst ceļot stadionus vai ceļot ceļus kaut kādus. Tur iedomājas šeiks, davai es gribu Old Trafford uztaisīt. Davai 20 štukas ar mūsu šito te Qatar Airlines atbrauc no Indijas. Pusi nosprākst un tad pohuji pārējais. Un man mentāli bija grūti, bet es pusgadu izturēju, tad bija vēl tas, tur vispār sieviete aizmirst. Nav tāds. Man bija draudzene Brazīlijā, tad, kas spēlēja Japānā, Fufiņa, un viņu neielaida pie manis. Mēs no Tokijas paņēmu viņai biļeti, tur par štuku, un tad vēl bija jāsamaksā 500 eiro viesnīcai. Caur viesnīcām tur bija jātaisa tās vīzas. Katrā vietā savādāk. Viņi atteica pēdējā brīdī, jo tā nav tava sieva. Un man vienreiz piesājās par to, ka man šorti. Man bija FHM žurnāls, atceries tāds bija, kur tipos meitu, krušturo pienāk, tu noslēp shopping centrā, tu nevari tādiem žurnāliem staigāt. Kā tu man vēl notirsa par to, ka es šortos staigāju virs ceļa? Tas ir pavisam cita kultūra, baigi ierobežojums, sievietes absolūtākā diskriminācija. Es esmu sievietes ar jums. Bet, protams, ja tu tiec tajā ģimenē, es biju pie viena šeika, viņi teltīs, tie nabagi visi iet un lūdzās, tie augšā viņiem brauc no Ķīnas, Indijas dāmas, brauc, tur viss. Kaut ko iedzer arī droši vien. Zini, kā gribējās alu.
Tev šī ir adrenalīns, tu nospēlē, man patīk. Un es kokteļus smuks taisu ar kaipirīņas, visi šitie, skaisti, garšīgi, ne jau tā, ka tu pat dzer, vai ne? Jā. Nevar dabūt, ka roči vispār. Vienīgais, kur alkohola pārdeva, bija piedzavājuši visādos viesnīcās apakšā. Tur bija tajā laikā pa 15 latiem, tad lati vēl bija. Un dārgi, 15, 10 lati bija viens kokčiks, bet bija viena latviešu violniece, kur spēlēja katrs korī. Nevis korī, bet orķestrī. Kročis viņi tur... mums bija tikai draudzīgas attiecības, aizēja, un, ja tu gribi dabūt, ir viens alkohola veikals pa visu dohu katrā. Es saku, bļāņas, 2-3 mēneši, vajag iemaukt, un negāja vienkārši. Un viņai bija tā licence dabū no darba devēja, un ar atļauju tev iemaksā 2 štukas. Kaut kas tam līdzīgs. Un, karoči, es taču nevaru iet pie savu šeika prasīt to licenci, un viņi man izručīja, es piepirku, atvainojos par 1000 tur mājās, vai ne? Tur rāsts pilns. Labi, nē, tur ir ne tas svarīgāk. Kas nāk uz tiem voļuku mačiem? Veči nāk un sievietes hidžābās? Sievietes principā nav. Mums bija lielais stadions tāds. Tur vienā ir kaut kāda, labi, parasti bija kaut kāds 500 000, un kur bija karaļa kauss un prinča kauss. Tur ir apmēram 3 štukas. Augšā aplaudē kaut kādi 50, tie visi tās ģimene. Un apakšā ir kaut kādas tās komandas, kas pretinieka komandas skauti. Kaut kāda atnākas 100 skati. Kam tu spēlēsi? Tev patīk spēlēt? Nē, ka tu kaifo ar sevi, jā. Bet, ka tev jāuzstājās 3 cilvēkiem. Jā, no šiem cilvēkiem nav spēlējis. Nav. Sievietes nevar iet, ir baigi ierobežojumi. Pēc kam tas viss bija vajadzīgs? Viņam vienkārši neapmierina savas ambīcijas. Viņiem pieder volejbola komanda. Jā. Un viss. Tas pats arī tajā gadā viņi nolēma, ka katrā būs pasaules čempionāts futbolā. Kas jūs debīli neesat? Pirmkārt, kas ir pasaules čempionāts futbolā? Tas ir tusiņš, tas ir pasaules sanākšana kopā, tautas staigāšana, tas ir vienkārši, un tas ir futbols. Vasarā, katrā Anģa, es aizbraucu ar decembrī, plus 50 grādi. Tāpēc es staigāju hidžāgā. Ja tu esi 5 minūtes saulē, tu esi beigts. Viņi brauc takšos. Kā es varu braukt ar limuzīniem? Tur zini, cik benža maksāja? 5 centi. Man bija personīgais šoferis indietis, un tā es viņam devu, es viņu ēdināju katru dienu. Viņi nabadzībā maitas tur. Viņi dzīvo 8. Man tur šoferi 8 dzīvo vienā istabā. Es to nabagu katru dienu par $2 uz indiešu restorānu. Katru dienu viņi barināja. Viss, bet arī nemācījās. Jā, un, karoči, viņi uztaisīja to futbola čempioni, es teicu. Un tāpēc viņi sagriez to, atceries katrā, kad tagad Messi ar Argentīnu vinnēja, vai ne? Viņi uztaisīja, ka pilnīgi apgriez otrādi, kad viņi decembrī uztaisīja un janvārī to pasaules čempionātu. Jo vasarā, es domāju, un arī atļāva alkoholu tajā momentā. Bet, principā, viņiem bija... Visiem jāvienojās. Nauda tur ir dotajā momentā nenormāli daudz. Katrai vairāk nekā Dubajā benzīns. Visvairāk, es zinu, kur Venecuēlā. Rezerves. Visvairāk Venecuēlā, bet tā nabaga valsts tiek aptīrīta no abām pusēm. Austrumi, rietumi, Ķīna. Tā ir. Un katrā, un es ar limuzīnu braucu, noliec tos $10. Viņš te visu dienu vazā. Bija savi plusi, kā tu savu dienu varēji uztaisīt saulainiem. Kāpēc vispār atgriezies uz Latviju? Tagad? No tās nenormāli interesantās dzīves. Domāju, es nekur vēl nebraukšu, es braukšu. Jā. Kāpēc es atgriezos no tā? Man brīsniņi bija perabojas Amerikā. Es neesmu tur... Es biju tur Floridā. Pie latviešiem, tur basketbolisti. Es zinu, tur pie Orlando, pie musiem zēm. Orlando? Es arī biju tur. Tu taču biji! Es biju 2 gadu atpakaļ spēlēju līdzi. Jā, man teica, ka Kivičs... Es tad vēl biju, ka tu... Nē, es neatceros. Moši, es tur vēl biju. 23. gada. Jāņos es dziedāju. Mums bija beachvolejbola turnīrs, un es neatceros. Jā. Un tu biji aizbraucis uz Sanktpēterburgu. Zem Tampas. Jā, zem Tampas, Tampa Bay Lightning komandas, Sanktpēterburga, Sanktpēterburga tā latviešu komanda. Tur arī brauc tāds Lauris Valter. Tas bija, tu biji aizbraucis, tur, un tur es ņēmos pa visu Floridu. 2 gadi es tur biju. Jā, bet... Mēbeles arī panēsāja. Jā, balīgi, veicīgi. Jā. Es, starp citu, tajā ceļojuma laikā, kad sākās Covid, es biju Čīlē arī uztaisījis savu svaru zāli sētā. Es akmeņus cilāt sāku, es biju nometis 7 kg. Tagad es esmu vienā no labākām dzīves formām. Paldies Movingam, paldies Džekiem, bet es izgāju tur arī, tur ar Zakiem, ar cietumniekiem strādā kopā. Smaguši tajā. Veci, ārprāts. Tu principā aizbrauc, Desantis ir Floridas Džeks, un man arī viss ir aizslēgts, visi ciet. Un man izvilka māsīts uz Miami.
Un tad tur ir Gulbens Buku, tie džeki, viņiem ir biznesa movingā. Ja? Es patēršu tev, no viņiem tad firma, kas palīdz cilvēkiem pārvākties. Amerikā ļoti daudz pārvācās no vienas dzīves vietas uz otru. Viņiem ir firma, kas cilvēkiem sapako mantas busiņā, aiz uz nākšo dzīves vietu un izkrauj ārā. Iedomājies. Mums, ka Sandis Valters arī tur rukā. Jā, es ar Sandi. Sandis ir kopā ar Rudzīti. No Sandis ir kopā. Bet Sandis arī melno darbu padarīja, ne? Panāksēm šeit. Jā. Nu, viņam ir saistība arī ar šajā jomā. Tur arī delivery, tur ir dažādas jomas. Principā tas smagākais ir, es aizbraucu, principā viņam ir bērni no manas māsītes. Elīze Kaurāte ir tāda supermodela. Māsītes man es pie viņas aizbraucu, un tad sazinājos ar Sandi. Un Sandis ir ar Rudzīti, un Rudzīts ar Jāni Vītolu un Jānis Graudiņš. Viņiem bija veikci. Viņiem ir ļoti, tu esi pasaules čempions streetbolā, viņiem bija Jons D. 3, Rudzīts, Vītols, Graudiņš, un vēl tie bija tādi zvēri streetbolā, tādi pirmie veči, kas cēla ārā visas kaus. Un tie arī, Janka arī uzsāk to Vītolu, un tad caur visiem šitiem Valteriem es nonācu arī pie Jāņa Vītola. Nu, iedomājies, un tur nav parastās latviešu mājiņas. Tur ir katru dienu ieiet 2-stāvīgā, 3-stāvīgā mājā, tur ir darbi tā, ka tev visi jāsavāc, smuki jāsapakos puldzes, kroķis iemācījos vēlna darbu, un iedomājies, plus 30 grādi. Tev jāiet, tev visi tajā trakā 12 metri jāsapako, tu nes klavieres, kā klavieres, viņiem ir galdi ar šitiem ziloņkaulu marmore, 2 džeki nes pa trepēm. Es atbraucu 95 kg, aizbraucu 102. Nu tā sakačāja, viss šitās te vietas. Īstenībā, paldies, es baigā formā iegāju. Nenormāli, bet tas ir tāds. Andri, cilvēki pārvācās mēnesi, tev katru dienu bez mazai bija vesela miljonāra māja jāpārnes uz otru pusi un jāsaliek viss pa vietām. Un cik maksā, ka 4 varēja nopelnīt 5, kaut kas tur bija? Jā, es uz tipiem baigi labi braucu. Tas ir tik labi Amerikā. Es labi runāju, man ir baigā pieredze, bet, kā labi runāju? Es angliski, valodas ir ok, savā laustajā valodā. Tur, hello, how are you, from you are? Un man bija Hans Solo iesaukt. Hans Solo, zini, no Star Wariem. Tā kā man bija Ivan Dragon, bija Dienvidamerikā, tur bija tas Hans Solo. Un, tu varēji 4-5, maksāja $15-17 stundā, bet es bieži vien tur kavēju, jo man bija tāds beisis, man ir veselība pirmajā vietā, bet tur ir tā, tu varēji ar tipos labā gadījumā, man viens tips lielākais bija pie $500. Tips, $500. $15-20 stundā tas ir. Tu nomauc 10 stundas, tev 150 plus tipa dienā ir. Tu nedēļā varēji pie štukas nopelnīt. Vispār gribētu Amerikā dzīvot? Nē. Nē? Man arī pēdējā laikā Amerikā likās baigi ilgi sapņas zem, bet pēdējā laikā klausies, mums nenormāli aizsteidzies laiks. Es taču visīzijākā saruna, kāda man ir bijusi. Iesniešu kaut kādu mazu jautājumu, tu ļoti labi stāst. Es īstenībā nav skaidrs, bet tev ir baigā enerģija, baigā harizma un viss pārējais, un tagad, cik tev ir 41, šobrīd? 40. Es saku, bez 10 minūtēm 50. Jā. 40. Bet tev nav nekāda publiska sūda, ne tu esi precējies, ne tu esi šķīries, ne tu esi kāvies, ne tu esi piedzēries, ne tu esi kaut ko pateicis publiski, tur baigi katru izdevies tā pa maliņu tā nomaukt. Jo man ir viss spektrs, kā tu zini. Āņģi, labi, tev bija tas savādāk misija, teiksim, tu esi savādāk, tu esi rockstārs, rock'n'rolls večiem tas piestāv. Un tev tiek atļauts tādā ziņā. Labi, bet to visu, ko tu esi darījis ārzemēs. Man viss tādas ir, kā saka, seks, drags, rock'n'rolls. Tu esi leģenda tur. Jā, un teiksim tādā Brazīlijā pilsētā 5000 nāca, es tur biju vienkārši tā kā, viņi nezin hokeju, teiksim, cik te kruts ir Jānis Sprukts, sveicieni Jānim, cik viņš te ir, es tur nestāvu nostīt blakus, hokejs, Janka, bet Baltkrievijiem iemauc Sprukts uzrunā visu, tur es to darīju. Brazīlijā, Itālijā es uzrunāju, es biju superstārs tajās pilsētās, tur ir, teiksim, tā kā Daugavpils, Un tas vienkārši nav tā publicitāte, bet pa ko tu pagaidi? Jā, par to, kā tu esi izgājis savs no ūdens. Teiksim tā, jāzina tie likumi, lai kā mākslinieks viņus pārkāptu nemanām. Un kā neviena vecena tev nav savākus? Pastāst man. Vajag iemīlēt pirmkārt. Un tad, lai viņa vāc, es šitā te atdošos. Tas tā kā es uzskatu, ka kādā nometnē bija tur jaunie guļķi un vecie, un viens tāds jaunais guļķis tāds bija guļ gultā, vienā istabiņā ar veco un tā. Un Basīt jau, starp citu čeļi ir kurī tur bez treņiem. Jaunais saka, vēls gribās precēties. Precēties, tas vecais tā. Tu sākumā iemīlies, bļē.
Jo. That's the hardest part. Jo. Tu iemīlies sākumā. Precēties tas jebkurā valodā. Iemīli, tas ir smagi. Jo laulībā ir mīlestība, bieži vien nav nekāds sakars. Vēl īsumā man ir bijušas burvīgas attiecības gadus, 2, 3 dažādas ar latvietēm un ārzemniecēm. Ja? Un man katrā ziņā... Ir ļoti, te jāsaka, mīļš, paldies vai nepaldies maniem vecākiem. Es esmu izbaudījis patiesu mīlestību starp pāri. Mans vecais tēvs, kā viņš mīlēja man vecumām, kā vecumām, viņi taču pusi ragāni, labā ragāni. Kā viņu ņem, kā viņiem ir tā kā no pusvārda, dvēseles, radinieki, gara, 2 rokas. Man ceļojumi arī bija, ka es redzu, ka ir tādi satiekās, un man tikai ir tā, teiksim, es atradīšu savu, vai viņi mani. Un bez nekādas uzspiešanas un tā. Bet tur ir vesela, mums būtu interesanti arī tēma par to. Bet tu neiemīlies vai tevī neiemīlās? Es iemīlu. Tu iemīlies? Protams. No, kas tad ir? Kāpēc? Man nevajag, lai tu esi precējies obligāti ar bērniem, bet tomēr 2 metri, super simpātisks džeks, komunikabls, harizmātisks, un visus darbus var darīt, un, kā saka, bez maizes. Es vēl neesmu izvēlējies, kuru darbu, bet teiksim tā, es to saucu kā bieži vien attiecības kā trenažieri. Ja? Es ļoti labi jūtu, un es mīlu bērnus, es mīlu lauku. Mēs esam katrās attiecībās runājuši un fantazējuši un romantiski tur sapņojuši, sauc kā gribi. Ja? Bet ir tā, ka man ir tāda nelaimīga vai laimīga īpašība, kad es baigi daudz ko gribu nevis progresēt, es daudz kas interesē. Man ir ārpus rāmjiem arī dzen. Un ja meitene neiet runu, tā beznosacījuma mīlestība patiesā īstenībā, ka tu izej ārā no tās kūnas, kur mums visam ieliek, tad tā gaisma parādās. Un ļoti daudz, teiksim, netiek varbūt viens otram līdzi. Un ja es 2, 3 gadus esmu bijis to meiteni kopā, un es esmu īstenībā bagāti, es to uztveru kā trenažieri viens otram. Es esmu tik daudz no viņām mācījies. Es esmu tik daudz paņēmis no viņām. Es esmu bagātinājis sevi, un viņas arī cerams no manis ir. Bet šķirties ir skumji. Jā, šķiršanās tik sāra salda, kur ūdens ir uz galda, kā es teicu, ir tas volejbols skatīties, ir bauda viens tās pantiks. Man jau pēdējais jautājums, tomēr viens jautājums par volejbolu. Man ir tikai viens jautājums, kas man interesē par volejbolu. Vai Voļukā es piedalījies kautiņā? Hoķi ir, basīti ir kautiņi, roķenē. Tāpēc es esmu... Voļukā tīkls pa vidu, bet ir bijis makačs tā, ka... Lien cauri tīklam un rubaks. Es nekad neesmu redzējis voļu kā kautiņu. Jo tur arī es zinu, ka tur, teiksim, pēc grēmdas var kāju pabāst, lai jā. Arī netīrās. Bet tu esi volejbolā ir kautiņu. Es piedalījos kautiņā volejbolā. Man ir bijis tā, ka es ar vārdiem, kas saka, asākais, augstais ierocis, ko es vairāk lietoju ar mēli. Es ļoti labi, teiksim, traštoku taisu, bet nav bijis kautiņu, jo tomēr man ir... Caur tīklam, tu zini, ko kvadrātu? Jā. Nē, mums ir bijis džeks, kas paņem aiz čupura un velk. Jā. Es esmu, teiksim, mums ir bijuši gadījumi, kad iedot tiesnesim pa purnu. Viņš sēž augšā. Bet tas ir vairāk jaunības turnīros jaunatnē, visvairāk trakākās lietas notiek jaunatnē. Bet tur, kur es tomēr kaut kādās Itālijās un tam līdzīgi, teiksim, tādā Itālijā uzrakstīju, kad es iedos pa purnu trenerim, jā? Arī sadirs, vai ne? Nocēl man drusiņu karjeru nost. Vienreiz ar kapteini salecos, bet tas treniņos notiek, jā? Bet es nesitu vājākos, es negribu to darīt. Par ko var sakasīties Voļukā? Hoķijas spēku paņēmiens netīrs, basīti arī tur, volejbolā, tīkls pa vidu, bez kontakta sporta veids. Sit, trāpa, tiesnesis neredz, ir ļoti volejbolā tikai dēļ tiesnešu kļūdām. Un tiesnesim vajag redzēt daudz nianses, sita 120-130 km/h. Ar tādām, bam. Un, kad tu liec to bloku, ja, un tā bumba līdz ar nagiem iet, tu bieži vien neredz, vai ne? Vai arī līnija, teiksim, tu trāpi uz tās līnijas, tur tāds teisiens ir, ka tu neredz, principā, ja. Un tāds sākās, iekšā ārā, bet tas vairāk uz tiesnešu, teiksim, tādu, ne tiesnešu kļūdām, bet, teiksim, uz savstarpēji, teiksim, nesapratni, vai punkts ir mums vai jums. Zinu, paldies, ka atnāc. Nenormāli krūti bija parunāties. Jā, redz, tu iemies tādu sapņu. Es domāju, 80% Latvijas veidži gribētu paņemt mugureni un maukt kaut kur un piedzīvot 5 gadus visu, ko. Ka jābūt super komunikablam. Komunikablam, drosmīm, jūs arī var novēlēt. Tur nevajag naudu, tur vajag drosmi, tur vajag jūs ceļošana, paplašina apziņu. Ceļošana
jūs redzēsiet, kā ir īstenībā nevis to, ko mums stāsta, bet to, ko cilvēks vai vecmāmiņa, vai Pablo, vai Marko, vai Julieta, vienalga kur, tu aizēji, sasiesies viņiem acīs, tu uzreiz esi connecting people ar pasauli. Un nevajag 5 gadi, ne, tur pa šitie, te kā sauc šitos te, kas taisīja džekās, jā, viņi jau Paragvajas robežu, kas šķērsot, viņi tur apdirsušies būtu. Bet runājot par to, ka kaut vai uz 3 nedēļām paņemat mugureni, izslēdzat telefonu, jūs kļūsiet par cilvēku, un jūs kļūsiet draudzīgi, un jūs iepazīsties un samīlēsieties kopā ar visu pasauli. Jā. Mīļie draugi, no Lužakas pieņems kopā ar Andru Kiviču bija jūsu ekrānos. Komentējiet, laikojiet un šeriet mūsu sarunu. Un šodien tas ir viss. Pagaidām tā. Čau! Šīs nebūtu iespējams bez kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmas. Vairāk par mūsu atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. No bullshit experience kopā ar Andru Kiviču.